Bieži vien cilvēki labprātāk noskatās kādu filmu vai seriālu, nevis izlasa kādu grāmatu. Bet man vislabāk patīk izlasīt grāmatu, un ja attiecīgai grāmatai ir arī filma, noskatīties filmu. Jo ir interesanti izfantazēt, kā uzrakstītais izskatītos no malas, un pēc tam apskatīt, kā to ir izfantazējis scenārists un režisors. Ir interesanti censties saprast, ko ar grāmatu ir centies pateikt autors. Vai tā ir vienkārša grāmata, vai tā ir vēstule lasītājiem, kas likt par kaut ko aizdomāties. Šim konkursam izlasīju 10 grāmatas, bet videoklipā nolēmu apkopot izlasīto grāmatu top 3. Un aprakstā būs nedaudz sīkāk aprakstīts mans viedoklis par katru grāmatu. Trešo vietu es dodu 3 grāmatām, Sniegbaltītes triloģijai, bet ja starp šīm grāmatām man jāizvēlas viena interesantākā, es izvēlētos Melnu kā ogli, kas ir pēdējā daļa šai triloģijai, jo tā bija visinteresantākā un visnoslēpumainākā. Otro vietu es dodu grāmatai Papīra pilsētas, kuras autors ir Džons Grīns, kurš ļoti lielu popularitāti jauniešu vidū ieguva ar grāmatu Mūsu zvaigžņu vaina. Un pirmo vietu es dodu grāmatai Anna no zaļajiem jumtiem, kurai esmu izlasījusi visas 8 daļas. Lasot šo grāmatu var gan smieties, gan raudāt, gan just līdz grāmatu varoņiem. Vēl uzzināju, ka par grāmatu var saukt iespiedarbu, kuru lapu daudzums ir nemazāks par 3 iespiedu-loksnēm, kas ir 48 lapas puses. Tātad man bērnības klasika Pazaudētais puķis īsti nevar nosaukt par grāmatu. Ja arī tev ļoti patīk lasīt grāmatas, noteikti iesaku piedalīties šajā konkursā. Links uz šo konkursu būs aprakstā. Tā ir ne tikai lieliska iespēja piedalīties konkursā, bet arī atstāstīt izlasītās grāmatas skolotājai literatūras stundā. Tāpēc apvieno liederīgo ar patīkamo.